Sveiciens visiem manu kanāla skatītājiem un arī tie, kas ir pieslēgušies pirmo reizi. Nu ko, brīvdienas ir beigušās, sāni ir atgulēti, un kaut kas jums jāparādi. Nu, man ir atnācis viens sūtījums. Nu, taisīsim vaļā, parādīšu, kas tad tur mums ir iekšā. Un iekšā mums tur ir 5 magnetofona lentes. 3 ir neatvērts ar visu josliņu uz riņķi. Un 2 ir atvērts. Nu tā, kas tad mums te ir? Notraušana vēstures putekļus. Un ir agfas lentes uz 18 cm spolu. Jā, 90 minūtes, 540 metri, 7 colu. Nu, šitien kodiņš ir PE36, tagad viss nāk LPR35. Nu, ir arī 26, nu tās ir ļoti plānas, nu tas nebūs ritīgi. Made in Germany, tā tad ražots vēl pirms Eiropas laika. Nu, kur te mums ir kāda attaisīta? Aha, šitā laikam ir vaļā. Vai šitā? Jā, šitā ir vaļā. Nu tā, iekšpusītē ir piezīmēm, tabuliņi, ja vajag. Un pati spola ir ar visu ievadu lenti. Izņemšu ārā. Tā tad ir ievadu lente zaļa. Otrā pusē ir sarkana. Nu, grūti spriest, vai viņu vispār ir tīti nost, tas tinums ir diezgan gluds. Nu, jebkurā gadījumā šitie būs kā kolekcijas priekšmeti. Tie droši vien netiks nekad izpakoti, kaut gan nekad nesaka nekad. Nu, šitie, protams, uztīsies uz alumīnija spolēm un kaut ko jau pamēģinās ierakstīt, saprast, nu, kādā stāvoklī tās lentes ir. Jā, nu tā kā tā. Šitās ir uz 18 spolu, 4/4 colu platums, 90 minūšu mūzika vienā pusē. Tā kā, nu jā, vai rakst uz 2 celiņiem, tad tikai būs viena puse, ja rakstīs uz 4 celiņiem, tad būs A un B puse. Nu tā kā tāds pirkumiņš. Tad jau, ka būšu kaut ko iespiedis, ierakstījis un paklausīšos, tad jau sapratīs, ja lente nepīkst un nedrūp, tad jau viņi ir izmantojami. Nu, to skatīsies pēc apstākļiem tad. Tā kā paldies, ka skatījāties, lai visiem jauka diena. Čau, līdz citai reizītei. Atā.